Pirmais sniegs atnāk negaidīti, gluži tāpat kā nāve. Savas domas fotomāksliniecei Aijai Blei uzticējusi 91 gadu vecā Zente no Tīnožiem. Pirms gada sieviete zaudējusi pēdējo tuvinieku, dēlu. Viņa savas dzīves norietā ir viena un vientuļa. Tieši šīs atziņas dēļ Aija savu foto izstādi vēlāk papildinājusi ar video pašas filmētu pirmo sniegputeni. Māksliniece sev uzdevusi ne to vieglāko uzdevumu – nofotografēt spēcīgas, harizmātiskas un dzīvespriecīgas sievietes gados. Viņa atzīst, ka sākotnēji mēģinājusi saprast, kas vispār ir vecums. Iesākumā bija 70 gadi, man likās, tā tāda normāla robeža. Uzreiz es sapratu, ka 70 tas galīgi nav nekāds vecums. Apbruņojusies ar fotoaparātu, Aija apbraukājusi teju visu Latviju, meklējot interesantas personības fotografijai. Taujājusi koros, pensionāru klubos, meklējusi internetā. Atsaucība bijusi liela, mēneša ilga darba gala rezultāts šobrīd apskatāms fotografijas muzejā. Man nebija tik, svarīgi uztaisīt kaut kādu smuku bildi tur vai kā, bet man interesē šis cilvēks stāsts, kā jūtās sieviete, kā jūtās, ka tie gadi ir pāri 80, pāri 90. Labdien! Jauki! Aija Rūtu atrada kora mēģinājumā. Prasīja, kuriem ir puķainas tapetes. Jo, ja ir puķainas tapetes, tad es zinu, ka ir arī smuks vāzes. Un sievietēm, kurām mājās ir puķainas tapetes, viņām noteikti arī ir jābūt smukām. Es teicu, tapetes man ir, bet man nav laika, jo gatavojos ar kori vienu braukt uz Spāniju, uz koncertu. Bet tomēr piekritu, man atradās kādas 2 stundas laika. Aija sievietēm stāstījusi, ka vēlas iemūžināt dzīvokļos esošo interjeru, kuru papildina skaistas puķu vāzes, un tā kā katrai gribējies, lai tieši viņas vāze ir glītākā, pensionāris aktīvi iesaistījušās, un lai arī sākumā kategoriski iebildušas bildēties, tomēr atļāvušas Aijai iemūžināt arī sevi. Es skatījos ar lielu interesi, ko tagad no manis gribēs. Viņai ļoti iepatikās mans skapis. Viņai iepatikās arī vāzīte, kurā bija jau nobirusi rodze. Un vēl es tagad rakājos pa skapi, es saku, man vajadzētu kādu skaistāku blūzu uzvilkt. Viņa ieraudzīja puķaino kleitu, ko es kādus gadus 10 varbūt nevalkāju, bet kas ir tiešām spilgta un puķaina, un tad man viņa bija jāvelk virsū. Un tad vēl viņa ieraudzīja zaļu lejkamniņu. Viņa bija tik koši zaļa, kā uzreiz izcēlās kadra. Ir jau zināms, ka sievietes mūsu valstī dzīvo ilgāk nekā vīrieši, tāpēc Aijai bijis interesanti uzzināt, kā kundzes pavada laiku, kad kļūst vientuļas. Katrai bijis savs dzīves stāsts, sarunu audio dzirdams arī izstādē. Es gribēju parādīt, ka tiešām sieviete ir skaista, lai cik viņai ir šie gadi. Ir kaut kādas detaļas, kas sasaucās, jo šīs sievietes tiešām visām ir mājās rādio, visām mājās ir puķa, ir kaut kāda šīs sievietes pasaule. Aija apņēmusies projektu turpināt, jo uzskata, ka sabiedrība nenovērtē cilvēkus gados, viņu domāšanu un ir gatava šos stereotipus laust ar fotogrāfijām un patiesiem sieviešu dzīves stāstiem. Inese Supe, Andris Damburs, Labvakar Latvija!